Teiks, nezinu, es pamanīju, mums zem makpaučiem veikalā ir sadaļa G36. Un šodien pastāstīšu, kas tajā sadaļā ir par pauči, kas saderīgi ar gašku smagām. Pastāstīšu sīkāk par katru, ar ko viņi atšķirās, kur ir vienai magai, kur ir divām. Un, principā, sāksim ar vienu disclaimeri. Mums ir tajā kategorijā ietilpst pauči, kurus esam pārbaudījuši un kurus ir pārbaudījuši mūsu klienti. Un ir mums uzrakstījuši vai pastāstījuši atsauksmes, ka strādā ļoti labi ar G36. Mums, teiksim, ir šāds te Husāra triple paučs, kas ir triple AR15 paučs. Ja? Un viņā teorētiski iet G36 divas smagas. Ja? Šobrīd es parādīšu, atvēršu vaļā. Tātad, ideāli mēs redzam no sāniem ir, viņš bišķiņ te jāpieregulē. Pats tas klipsis, viņš bišķiņ atgājis vaļā. Bet labi, neregulēšu, vienkārši parādīšu viņu savelku. Ja? Iet iekšā ļoti labi, bet dubultais, sapārotais. Bet viens klients mūs ir teicis, viņš nopirka šos paučus tieši pret G36, un viņš teica, ka viņam neejot iekšā divi. Tāpēc viņš pagaidām nav šajā sadaļā. Mēs viņu, ja tu vēlies uzņemties risku, lūdzu, es tev parādīju tagad video, kā iet iekšā, izvilkt viņus var, nav baigā problēma. Uz ekipējumu, protams, būs daudz reizes vieglāk. Ielikt iekšā ir pasarežģīti. Bet šie ir vecās magas gaškas ar kapleriem, ar pimpuļiem, tautā saucamajiem. Un viņus, protams, ir viņi bišķi platāki. Ja? Bet pat cik klients mums ir teicis, ka viņam it kā neejot, mēs pašlaik viņu neesam iekļāvuši G36 sadaļā. Tur iet iekšā ideāli vien, teiksim. Ja tu, bet vienkārši mēs uzskatām to, ka tas ir overkills priekš vienas, viņš ir tāds. Ļoti labi iet viena iekšā, gan šādi, Pilnībā var aizvērt, bet šāds te paučs ir bišķiņ pat raku priekš vienas. Bet, kā redzi video, teiksim, divi iet iekšā. Bet viņš nebūs tajā sadaļā, jo mūsu klienta atsauksmes ir, ka iet iekšā tikai viena. Tāpēc pagaidām gribam dzirdēt vēl atsauksmes. Ja mums klienti pateiks, ka esmu strādājis ar šo pauču, man iet divas, iet labi, varu izvilkt, ielikt, tad mēs arī ieliksim viņu tajā sadaļā. Viņš ir uz vietas, viņu var atrast, nopirkt, bet ja tu vēlies priekš viena viņa der, priekš divām mēs nerekomendējam pagaidām, vajag vairāk atsauksmes. Viņš domāts 3 AR15, parasti, ja ir 3 AR15, tad der arī 2 G36, bet ļoti dažādi, it varies, kā angļi saka. Bet pieķersimies single paučam. Sāksim ar, tas ir laikam mūsu vispārdotākais, vispopulārākais paučs, Husāra hibrīds. Un viņi nāk divos variantos, ir plakārts uz 3, kurš montējās uz Kazma un Velcro. Un ir standarta klasiskais pauzmolas paučs, kurš pa vienam nāk. Tad bišķi par plakārdu ātri pastāstīšu, tas ir mans personīgais. Viņam ir montējās viņš tātad uz kazumbakļiem standarta, industrijas standarta. Ja tev ir moderns plate carriers pēc kaut kāda, teiksim, 2017. Labāk, drošāk 18. 19. gada, 100%, ka tev šis plakārds derēs, jo viņam būs tāda sadarība. Galvenais, lai nebūtu low profile carriers, kā Dukes, Dukam ir, bet ir low profile carrier, teiksim, Corsārs, vai kā viņš saucās no Direct Actiona, viņam nav bakļu. Es nezinu, kāpēc viņi to uztaisīja bez bakļiem, bet tāds viņam dizainiski ir. Tātad normāls, proper, lielais carriers, viņiem pārsvarā modernajiem ir šī te funkcionalitāte uzlikt plakārtu. Bet, ja tev ir, teiksim, negribās pirkt plakārtu, tev moška ir mole, front flaps, tad tu vari nopirkt šos paučus. Parādīšu iet iekšā. Šajos iet iekšā viena, tā viņi arī domāti. Viņi nav domāti G36, ir domāti 2 AR tipa vai vienai 762 308. Pastāstīšu arī par to mazliet.
kas ir interesants šajā. Mums ir vēl viens ļoti līdzīgs magpaučs, kas ir bišķi lētāks, budžetīgāks, bet tos mēs vairāk nevedīsim. Tas ir dedicated G36 vienam, bet viņus vairāk nevedīsim, jo viņš ir ļoti vienkārši, ļoti primitīvs. Viņš ir ražots Eiropā, bet viņš nespēja izkonkurēt, izreklamēt to Tasmānijas tīģeri. Pat ja Tasmānijas tīģeris ir dārgāks un ražots Vietnamā. Šis paučs ir ļoti daudz savādāks, daudz kvalitatīvāks, un viņam ir daudz lielāks funkcionāls nekā konkurentiem, kas ir ražot Āzijā. Un tāpēc šis ir tas, ko mēs vairāk piedāvāsim nākotnē uz vienu gašku smagu. Tas RCC, viņš kaut kā tā mums ir ierakstīts, tas izpārdos visu, un vairāk mēs viņus nevedīsim. Tāpēc šis ir variants priekš vienas smagas. Kas viņā ir foršs, tas, ka tiešām viņā iet iekšā ļoti labi 308, 762 magas, liela daļa, principā karabīnas šautens, precizētās DMR, tā saucamais gas gun, pretēji bolt gunam, jo, ja tev ir pavisam sniper platforma, bolt guns, tur ir 308 magas bišķi savādāks, šajos var neiet iekšā. Bet 417. Ja tu esi viens no tiem spicajiem čaļiem, kam ir gan G36, gan 417. This mag does it all, kā saka, Šī magazīna, šis magpaučs ir derīgs visam. Gan 417, gan G36, AR15. Ja tu lieto konversijas, magvēl konversiju uz G36, tev arī šeit ies divas arkas magas. AR15, ne AR10. AR10 viena. Bet atkal, ja tu esi kāds spicais čalis, kam ir gan G36, gan 417 lietošanā, tev vajag tikai šo magpauču. Ļoti labi. Viņš ir super universāls. Principā mēs pagaidām neesam atraduši normāli izmēra magas, kas viņā neietu iekšā. Teiksim, labi, tur 50 kalibra, bareta maga, viņa tur neies iekšā, bet visas small arms, viss ir small arms, bet karabīnas tipa un bišķiņu augstāks, viss iet iekšā. Tāpēc viņš ir super populārs mums. Šobrīd uz vietas Range Greens multikams, ja tev vajag citu krāsu, tad droši raksti melns, kojots, tropiks, multicam black ir pieejams, būs tas gan pagaidām uz pasūtījumu. Tropiku, es domāju, mēs ievedīsim, jo tropiks ļoti labi strādā Latvijas mežos, viņš tumšs, tāpēc, domāju, ar laiku būs arī tropiks. Šobrīd uz vietas Range Greens multikams. Tātad single mags, viens moments, kā viņš nāk ar banģiju uzreiz, šis ir mans, tāpēc viņš bišķi modificēts. Šis no noliktavas, viņš nāk ar banģiju, viens moments, banģijs ir atsiets, un tas ir, ja tu gribi viņu noņemt, neizmantot banģiju, viņš ir atsiets, tev nav jāatpina mezgli, tā kā, kad atnāk tev magpaučs, kad tu viņu gribi izmantot ar banģiju, sasien mezgli, lai nepazaudēt to polimēru plasmas stogli, Un tas moments, Hypolona, kā izrunā, mounti, ļoti izturīgi, plāni, viegli ievērt. Un tāds single mag risinājums. Plakārts, parādīšu kādas modifikācijas, atkal banģijas, es personīgi banģijas neizmantoju, esmu noņēmis, un man ir flapi. Jo šim magpaučam var uzlikt flapus. Ir Husāra, mums ir vēl viens ražotājs arī, viņš savādāki var pielikt klāt. Uzrakstiet mums, ja tev kaut kādi jau ir, droši uzraksti, mēs pateiksim, vai tavējie derēs vai nē. Priekšā vēl viņam ir laser cut pulse, tad vēl kaut kādu pauču var uzmontēt, vai nu divus. Ja tu gribi double stackot, teiksim, G36, tas ir aktuāli, 4 AR tu laikam neliksi, bet 2, teiksim, 762. Un tātad kaut kādu, teiksim, pistoles pauču var pielikt multitool un tam līdzīgi. Priekšā ir standarta laser cut pulse. Velcro viņam galvenokārt ir domāta flapam. Bet, protams, var arī pielikt kaut kādas morālas pačas, ja tev tā interesē. Vai, teiksim, shotguna šitos holderus, mums ir tādi uz Velcro, ir citiem ražotājiem, var te pielikt, tad tev ir double ammo paučs, diviem dažādiem. Tagad
Shotguns ir diezgan aktuāls, jā, laikam, dronu laikmetā. Mums ir tādi uz velcro, tad tev ir uzreiz viss vienā vietā, visa munīcija vienā vietā, kā saka. Tagad pastāstīšu par dubultajiem risinājumiem, kas ir dedicated tieši G36 husāra es parādīju. Tas īsti nav. Testēsim, skatīsimies. Pagaidām klientu atsauces ir, ka neder. Mūsu testos, cik mēs te bišķi notestējām, der. Bet jā, par to nerunāsim, parunāsim par tiem, kas ir speciāli domāti G36 divām magām. Tie ir Zentauroni. Parādīšu, mums ir uz vietas gan multikams, gan range greens šiem, bet parādīšu vienu tādu, lai ir kontrasts, lai ir paliek atmiņā, kurš. Šis ir ar bakli un velcro dubulta aizdare. Un viņam iekšā nāk divideris, atdalītājs, ja, kuru tu pieregulē. Un tad, ja tu nesā magas nesavienotas vai tev ir jaunās, kas nesavienojas, izņemot vienu magazīnu ārā, tev tas divideris nodrošina, ka otra apkārt neskraid, nelēkā, jā, un neizskritīs. Šajā paučā tas ir atrisināts ar banģiju. Savilksi banģiju, pieregulēsi viņu, un tev būs viena maga izņemot, viņš savilksies, un otra neļurkāsies, nekritīs ārā. Tad parādīšu, kā viņos iet iekšā, divas savienosim viņus. Bišķi pavākšu malā, lai redzamāk. Tad ideāli iet iekšā divas. Verās ciet. Un varam ielikt arī šādā te orientācijā. Ja nesā uz jostas, var būt aktuāli. Ja, iet iekšā arī šādi. Un parastais flaps, kas ir atkal drošībai. Ja dubļi vai kaut kas, ja tu gribi aizsargāt magas no dubļu iekļūšanas, tad tev vajag tāda tipa flapu. Tas ir tas, ko daudzi nesaprot, daudzi nezin. Ja tev ir vaļējis šāds te caurums, jā, flapā, tad principā tas neaizsargā no dubļu iekļūšanas un pat var izraisīt to, ka būs sliktāk. Jo dubļi tur iekļūs iekšā un tas flaps neļaus viņiem izkļūt un viņus piepresēs. Vairāk būs slikti nekā labi. Šis flaps ir domāts, lai vienkārši magas neizkrīt ārā, viņas drošāk turās iekšā, jā, nestaigā. Tikai tam, principā, viņš nav domāts aizsardzībai no dubļiem. To, ko daudz nesaprot, jā, un nezin. Ja tev ir kaut kāds atvērums, pa to arī visi dubļi iekļūs iekšā, un viņi tur arī paliks. Labāk izmantot vai nu full flapu, vai nu vispār bez flapa, jā, atvērt to pauču. Ja tu gribi aizsargāties no dubļiem. Ja tu vienkārši gribi, lai tev drošība ir, ka magas neizskritīs, neizlidos, jā, modernajos single, bez flapu paušos, principā magas nekrīt ārā, tas bija veco, kad nebija risinājumi, kā viņas iekšā turēt. Bija tāda aktuāla problēma, ka skrienot magas varēja izļurkāties, izlidot ārā. Mūsdienās tāda problēma nav, bet ja tev gribās papildus drošības sajūt, tāds flaps atvērtais tev der. Ja tu gribi aizsargāties no dubļiem, tev vajag šādu full flapu. Jā, teiksim, husāram ir tāpatās. Jā. Tātad atkal, jā, aizsargāties no dubļiem, tad šāds. Tagad parādīšu, kā šitajā iet iekšā divi. Sadalītāji mēs šobrīd izņēmām, ja? Lai vieglāk, jo šitie ir savienotie. Arī, ja tev būs savienotie magas, tad tu neizmantos divideri. Tu viņu vienkārši izņems, ieliks atvilknē, lai nepazūd. Bet, lūk, mums iet iekšā šādi. Arī, ja uz jostas nesā, varbūt aktuālāk. Un tradicionālais, protams. Abās, kā nu tev patīk, vai kreis labrots, vai uz kuru pusi tev patīk. Kā nu tu velc magazīns, teorētiski jābūt kaut kādam SLP, bet principā
tam būtu jābūt tā, kā tev ērtāk. Es domāju par magu orientāciju, ja? Principā, jā, tad tu vari ielikt viņu, kā tu gribi, pat šādi teorētiski, dīvaini, ja? Bet iet iekšā. Šis ir dedicated G36 dubultie pauši. Lūk tā. Un atkal aizveram flapu. Ja mēs pareizi aizveram. Ne uz ekipēm ļoti grūti šādas lietas izdarīt. Ja? Un tad mums ir full flaps. Mums principā mēs viņu vēl bišķi pievelkam. Un mums ir aizsardzība no dubļiem sānos. Šāds te tiešām aizsargās no dubļiem, smiltīm, visādiem gruvešiem. Tie, kas ir atvērti, tie nē. Tā ir tā liela atšķirība starp flepiem un uz ko jāskatās, ja tu satraucies par dubļiem. Baigi vajag satraukties, jo ļoti jāskatās, kādi tie dubļi ir. Jā, teiksim, ja tev kaut kādā pavisam dubļainā vietā, jā, 3 dienas ir līs, būtu labi, ja šitāds flaps aizsargātu. Jā. Ikdienā, cik tu saskarsies ar tādiem ekstremāliem dubļiem, cik tu viņos rāpos. Ja? Bet, jā, tas ir tas lielais moments, ja gribi aizsardzību, full flaps, ja? Kas pilnīgi nosedz, pilnīgi aizsargā tavus magus no ārējās ietekmes. Tas arī, es domāju, viss. Mums pastāstīja par visiem, kas ir šobrīd uz vietas piedāvājumā, dubultie, single, ja vajag kaut ko sīkāk, droši raksti, pastāstīšu sīkāk, parādīšu sīkāk, vai vienkārši tā jau garš video sanāca. Un lūdzu ierakst komentāros, ja tu gribi, vai turpinam latviešu video, jo diezgan daudz laika aiziet taisīt gan angliski, gan latviski. Latviski mums daudz neskatās, tāpēc, teiksim, vienkārši ierakst komentāros, ja tev ir svarīgi. Šis bija svarīgi, jo, principā, G36 laikam nevienam citam baigi nav svarīgi, tikai mums. Līdz ar to tā. Jā, tas arī viss. Droši uzdod jautājumus, ja ir vēl kādi.